Čau! Klau par Sabiedrības integrācijas fondu. Noteikti esi pamanījis jau sociālos tīklos, ka arvien skaļāki kļūst šie politiķu aicinājumi likvidēt Sabiedrības integrācijas fondu. Un šie paziņojumi kļūst arvien asāki. Ne tikai sociālos tīklos, bet pat Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšsēdētājs varētu teikt diezgan nicinoši un pat agresīvi izturējās pret fonda darbinieci. Man ir ļoti grūti. Jā vai nē? Atbildiet uz jautājumu. Kāds grūti? Jā vai nē? Ir nodrošināts vai nav nodrošināts? Es uz šo jautājumu nevaru atbildēt, jo es nestrādāju Tieslietu ministrijā. Šāda attieksme pret valsts pārvaldes profesionāļiem nav pieņemama. SIF ir viens no tiem galvenajiem valsts instrumentiem, kas atbalsta gan nevaldības organizācijas, gan objektīvu saturu mēdījos, gan atbalsta diasporas aktivitātes, atbalsta šo 3+ ģimenes karti, atbalsta Ukrainas civiliedzīvotājus Latvijā, atbalsta maznodrošinātos ar dažādām pārtikas pakām un daudz citas programmas. Un tas viss notiek atklātos, caurspīdīgos, godīgos konkursos. Un visi šie politiķi piedāvā SIF likvidēt, bet nepiedāvā neko citu vietā. Kas tad pārņem šīs visas programmas, kā šo atbalstu organizēs turpmāk? Ir izskanējušas ziņas, ka varētu nodot šīs atbalsta programmas atpakaļ ministrijām, kā tas arī agrāk ir bijis. Bet tas mazinātu atklātību, vairotu bažas, ka politiķiem ir lielāka ietekme uz šo konkursu rezultātiem un kādas organizācijas un kādus projektus atbalstīt. Bet mēs atbalstām SIF un domājam, ka SIF dara labu darbu un SIF ir jāstiprina un mums ir nepieciešama neatkarīga profesionāla iestāde, kas atklātos godīgos konkursos, atbalsta pilsonisko sabiedrību, atbalsta demokrātiju Latvijā un visas tās labās lietas un programmas, ko SIF dara. Tā ka neļaujies dezinformācijai, iepazīsties ar to, ko SIF dara SIF mājaslapā.